Sveiki, sveiki. Nu tā, mums ir vēl viena nevienādība, ko pierādīt. Šoreiz pieciniekiem 5 pakāpē n ielāks vienāds par 5n kvadrātā plus 2. Kuros gadījumos tā ir spēkā? Un pierādīsim, ka tieši tajos gadījumos tā ir spēkā. Ja ir viens, tad man ir 5. Pirmajā 5. Šeit ir 5 plus 2, 7. Nebūs. Nebūs spēkā šī te nevienādība. Ievērojam, ka šī mums šobrīd vēl ir pat nestingrā nevienādība. Mums derēs, ka ir vienāds. 5 kvadrātā tas ir 5 reizes 5 pakāpē 2, 25. Un šeit ir 5 reizes 2 kvadrātā, tad 5 reizes 4, tas ir 20 plus 2, 22. O, šoreiz gan ir spēkā. Pārbaudīsim arī tomēr trīnieku. Nu jā, 125. Un šeit ir 5 reizes 9, tātad 45, 47. Arī ir spēkā. Tāpēc es uzreiz pieņemu, ka tad jābūt n ir vismaz 2. Nu tā, indukcijas bāze. Nevienādība ir patiesa vai ir spēkā. Pie n ir 2 un arī pie 3. Mēs pārbaudījuši pat vairāk gadījumus nekā vajag. Induktīvais pieņēmums. Mums eksistē atkal tāds gadījums kā tā, ka 5k tajā ir lielāks vienāds par 5k kvadrātā plus 2. K, protams, ir lielāks vienāds par 2. Mēs abas šīs nevienādības izmantosim. Tā, induktīvā pāreja. Mēs pamatosim, ka nevienādība ir spēkā arī tad, ja mēs ieliksim n vietā k plus 1. Nu tā, tad vismaz sāksim ar labās puses izteiksmi. 5 pakāpē k plus 1 kvadrātā plus 2. Vērsim vaļā. Šī 5 reizes k kvadrātā plus 2k plus 1 plus 2. 5k kvadrātā plus 10k plus 5 plus 2 ir 7. Mums ir jāparāda, ka kreisās puses izteiksme tiešām ir lielāka par labās puses izteiksmi. Tad 5 pakāpē k plus 1. Mēs sadalām reizinātājos un, līdzīgi kā visos iepriekšējos gadījumos, 5 reizes 5 pakāpē k vienāds par to, ko saka induktīvais pieņēmums. Un 25k kvadrātā plus 10k. Ļoti labi. 10k ir, 25k kvadrātā ir. Ok. Mums vajag, lai ir lielāks par 7 vēl. Ko mēs izdarīsim? Es zinu, ka 1k kvadrātā var būt lielāks vienāds par 4. Paņemsim 2k kvadrātā. Nost. Izdarīsim šādu triku, jo kāpēc ne? Un tad es zinu 23k kvadrātā plus 10k plus 2 reizes k kvadrātā, kas ir 2 kvadrātā. Jo k kvadrātā, ja k ir lielāks vienāds par 2, tas ir 2 reizes 2 kvadrātā. Tas ir 23k kvadrātā plus 10k plus 8. Mēs esam uztaisījuši tādu izteiksmi, kas ir lielāka par, pilnīgi noteikti lielāka par, lielāka, nevis lielāka vienāda par 5k kvadrātā plus 10k plus 7, kas ir labās puses izteiksme, un tas jau arī bija jādabū. Mēs visu laiku kaut ko te mainām, tā, lai beigās mēs iegūtu vienu izteiksmi, kas pilnīgi noteikti ir lielāka par to, ko mēs ieguvām labajā pusē. Tāpēc secinājums. Tā kā 5 pakāpē n ir lielāks vienāds par 5n kvadrātā plus 2, gan pie n ir 2, gan katram nākamajam n, tad 5n ir lielāks vienāds par 5n kvadrātā plus 2 visiem naturāliem skaitļiem n, pie nosacījuma, ka n ir lielāks vienāds par 2. Nu tā nu mēs to esam izdarījuši. Tā nu mēs to esam izdarījuši.
Šie ir piemēri par nevienādībām, droši pārlūkojiet vēlreiz. Un tālāk mēs pāriesim pie tā, kas gluži varbūt nav vairs matemātiskās indukcijas princips, bet drīzāk kombinatorika. Kaut gan daudz likumi, kurus mēs pierādīsim ar matemātiskās indukcijas principu. Tiekamies jau tālāk.